Vispirms par zīlēšanu ar monētām. Izmantot 3 vienādas monētas, sākumā izlemjot, kura puse simbolizēs jin, jeb pārtraukto līniju, un kura puse yang, jeb nepārtraukto līniju. Nu, šai gadījumā yang būs ģērbonis un jin būs cipars. Ir iespējami 4 līniju veidi, un tos nosaka šādi. Tad, ja ir 1 ģērbonis un 2 cipari, tas nozīmēs nemainīgu, nepārtrauktu, jeb yang līniju. Ja būs 3 ģērboņi, tas nozīmēs mainīgo, nepārtraukto yang līniju. Ja tad šajā gadījumā yang jau sasniedzis kulmināciju, maksimālo skaitli, un tam ir jāmaina. Ja ir 1 cipars un 2 ģērboņi, tā ir nemainīga pārtraukta, jeb jin līnija. Tad šeit jin vēl pavisam mazs ir, tad salīdzinoši 1:2. Un ja ir 3 cipari, tas nozīmē mainīgu pārtraukto jin līniju, un to atzīmē ar krustiņu. Tas nozīmē, ka jin enerģija jau ir sasniegusi maksimālo skaitļu daudzumu, un tā ir jāmainās uz pretējo. Un izmetam 6 reizes. Šoreiz man ir 2 eiro. Domājot par jautājumu. Tad pirmajā reizē ir 2 cipari, 1 ģērbonis, un tas nozīmē, ka šī ir nepārtraukta yang līnija. Sākam zīmēt no apakšas, nemainīgi nepārtraukta yang līnija. Divi ģērboņi, 1 cipars. Tas nozīmē, ka tā ir pārtraukta jin līnija. Arī nemainīga. Trešā reize. 2 cipari, 1 ģērbonis. Yang līnija. Nepārtraukta, nemainīga. Trīs cipari. Šī ir mainīgā jin līnija. Mainīgo jin līniju atzīmējam ar krustiņu. Vēlreiz 3 cipari. Arī mainīgā jin līnija. Arī atzīmējam ar krustiņu. 2 cipari, 1 ģērbonis. Nemainīgā yang līnija. Līdz ar to mums ir 6 līnijas. Un tātad mēs ieguvām 2 šīs heksagrammas. Šī ir pirmā, kas sākas ar nepārtraukt, pārtraukt, nepārtraukt, 2 mainīgās pārtrauktās un 1 nepārtrauktā pamat heksagramma. Otrā, kas izveidojas no šīs, nomainot 2 līnijas, ir redzama šeit. Tātad šīs 2, 4. un 5. līnija ir nomainījušās uz pretējo, tātad nepārtrauktas. Līdz ar to mums ir tikai 1 pārtrauktā līnija. Tā ir papildus heksagramma, ko var uzskatīt par papildus apstākļiem vai nākotnes iespējām. Un tagad paskatīsimies tabulā, kuras tad ir šīs izzīlētās heksagrammas. Rezultātā mēs ieguvām 22.
heksagrammu kā pamatvēstījumu, kā pamatpareģojumu, apakšā uguns, augšā kalns, un kā papildus apstākļus vai nākotnes iespējas ir otrā, tad to parāda otrā heksagramma, un tā ir 13. Es šeit iezīmēju ar zilu. Apakšā uguns, augšā debesis.